Es gribu pastāstīt interesantu stāstu. Varbūt kādam tas nav interesants, bet kādam tas būs ļoti noderīgs un interesants. Kad reiz mēs bijām jauni, es un mans vīrs Andris. Tas bija ļoti, ļoti sen, kad bērni mums vēl bija pavisam maziņi. Mums bija māja. Mums vajadzēja dārzā iestādīt stādiņas. Un mēs izdomājām, ka var atbraukt uz šo skaisto mežu un izrakt kadiķu stādiņas. Kadiķu stādiņas mēs izrakām. Protams, ka mēs nepateicāmies, neko mēs nezinājām par ezotēriku, un vispār neko mēs nezinājām, ja absolūti stulbeņi. Pārbraucām mājās, izvandāļojuši to mežu vietu, sastādījām stādiņas, stādiņi neieaugās, protams, un vajadzēja mājās taisīt nelielu ugunskuriņu, šļašļīgs, mešļīgs cept, un ko mēs izdarījām? Mēs izdarījām tos kadiķīšus, salikām ugunskurā, viņas prakšādam dega. Iedomājieties to skatu, kā tas notikās, jā, kā viņi kūpēja, kā tas viss notika. Un tā man šis skats neiziet jau visu mūžu no galvas, un es saprotu, ka man ir jāatvainojas un kaut kas ir jādara. Un tad sanāca tā, ka mēs gatavojam vienu dāvanu ļoti tuvam draugam, sievietei sūtīt. Viņu sauc Spīgana, viņas īstais vārds, protams, ir cits, savādāks. Un mēs viņai gatavojām paciņu. Un gatavojot paciņu, man Rūns rādīja, ka viena no dāmniņām ir jāieliek noteikti eļļa, aromatiskā eļļa, ēteriskā kadiķu. Izbraukājām visu veikals, neatradām, cik tie veikali ir Liepājā, neatradām nevienu kadiķu eļļu. Un te es domāju, labi, nav, tad nav, mēs taču varam dzīvu kadiķīti saraut, kā nekā no Liepājas, kā tāds vēstījums no Liepājas Spīganē. Un tad es domāju, kāpēc man tāda jocīga sajūta, un sapratu, ka es esmu parādā šim mežam sarunu, atvainošanos, lūgt, lai man piedodu par to, ko es te sadarīju meža gariem. Un atbraucām atkal uz šo vietu, kur kādreiz mēs rakām tos stādus, lai maz zariņus sarautu Spīganai. Un tad es veikšu rituālu. Tas būs tāds balans rituāls, kā šo situāciju, kā aiziet no šīs situācijas, kuru mēs kādreiz sadarījām. Tā es paņēmu palīgā savu vienu no orākuliem katru dienu rāgāna, Everyday Witch. Parādīšu Andrim, lai nofilmē. Un šis orākuls ir man ļoti mīļš ar to, ka viņš konkrēti parāda, kādi jāveic ir rituāliņš. Un šī ir tā kārtas, kur es izvilku, kur man norādīja, ka es varu mainīt notikumus, nevis izmainīt, bet mainīt tādu kā balansu. Kā es varu sakārtot to, ko nevar izmainīt, bet pozitīvo pusi. Ar savu paraugu gribu parādīt, ka nekas tāpat vien nenotiek, un ja kaut kas ir nodarīts ne tā kā vajag pret dabu, tas, kas ir viss mums apkārt, un ja tas nospiež un nograuž, tas nav nekas slikts, ja mēs varam atvainoties un palūgt piedošanu mežam un ieteiktu dotu padomu citiem tā nedarīt, kā mēs to izdarījām.